Ziemeļu Dubaja, jaunais Eiropas centrs, vārti uz Rīgu, Rīga Waterfront. Iesim skatīties! $57 hektāri, 8000 dzīvokļu, 30 000 cilvēkiem, pilsētā. Es teikšu, ne visi vispār attīstītāji piedāvā tā kā maketu. Šeit tu vari atnākt gandrīz pataustīt to visu pilsētu. Tu redzēsi ne tikai vienkārši tas ēkas baltā krasā, bet tā, ka viņi reāli izskatīsies ar visiem celiņiem, ar visām jahtām, mašīnām. Nu, tā kā tu vari izjust, zini, tādas emocijas. Kokiem un krūmiem. Un cilvēki arī ir, kur jahtas, gaismiņas. Bet runā, ka šitas nav saskaņā ar esošo teritorijas plānojumu. Nu, tas ir pagaidām, zini, tas vēl nav tāds noteicošais. Ja esošais plānojums nesakrīt, nenozīmē, ka viņi nevar labot. Ir īpaši, ja tas nāks pilsētai pa labu, jo atcerēsimies to investīcijas apjomu, kas vispār šeit plānots ieguldīt. Pirmās būvatļaujas jau ir izdotas, tā kā Petersalas to krustojumu pārbūvu jau var oficiāli. Nu, tā kā pirmais solis jau ir spērts. Man patīk tas, ka šī lielā teritorija tiek attīstīta, viens attīstītājs viņu attīst, ja? Viens attīstītājs. Un tad tas koncepts kopējais ir viens izstrādātājs. Ja? Tātad visa infrastruktūra, visas šīs lietas ir zem viena atbildīgā. Ja? Un, lai viss aiziet, viņam tad ir jāpacenšas. Soho kvartāls ir pirmais, ar kuru viņi sāk. Un Soho kvartālā pirmā ēka ir tā, kuru mēs tūlīt apskatīsimies. Un viņa tiek būvēta pa lielam klusajā centrā. Petersalas un Eksporta ielas krustojums. Ja? Tur nav ūdens tūmā, tas ir vispār klusais centrs palielam. Un šis te ir Soho kvartāla arī daļa, kur būs tirdzniecības centrs, pareizi? Būs tirdzniecības centrs, būs ledus arēna, būs premium klases veikali, viss būs trūkukas, nu tā kā pilnīgi viss. Pirmā māja būs gatava pēc 2027. gadā, ja? Plānots? 2,5 gadi. Un būvniecība uzsāks šogad beigās. Un viņi ir pretī tieši Eksporta iela 4 laikam? 6, man liekas. 6, jā. Nu, jebkurā gadījumā šajā Eksporta iela un Petersalas. Nu, rekord trīnieks, ja? Nu, pēc mūsu standartiem trīnieks 75 kvadrāti. Jā. Un tad cenas, diemžēl, mēs šeit neredzēsim. Viņas jāskatās uz tā iPada. Pieņemsim, ja šis ir 3700 kvadrātmetrā, ja? 3700 kvadrātmetrā reiz 74,78 ir 276 000 šis te trīnieks. Tagad Merks būvēs Skanstē, tur ir tādas pašas cenas. Nu, plus mīnus, būs drusciņ dārgāk, bet jā. Vēl palika trīnieki zem 300 000, vēl palika. Un divnieki zem 200 arī. Jā, vēl palika. Jā. Tā kā, principā, tā pirmā eka nav nekāda, kā pa viņu tur stāstā. Un autostāvvietas. Autostāvvietas atsevišķi 35 000. Arī tirgus vidū kaut kur. Šitā būs pirmā. Jā, viņa sadalīta pa blokiem, A, B, C, D. 4 bloki. Un tad šie, kā provizoriski izskatīsies blakus ēkas. 4 bloki, katrs atsevišķi apakšā pazem. Tur vispār visām mājām pazemes parkings, vai ne? Jā, tā. Ir pazemes stāvvietas un pirmais stāvs būs atdots komercijai. Tā kā jūs varēsiet iziet ārā, frizietavas, kaut kāds skaistums kopšanas saloni, mini veikali un pats attīstītājs sākumā to visu apsekos un uzturēs. Nu jā, man patīk tas attīstītājs. Jo nebūs vienkārši sevi diezgan daudz. Viņš būvē ne tikai veselu tādu Rīgas daļu, bet viņš arī apseko visus veikalus. Nav kaut kāda hausa, ka tur ienāk kaut kāds komersants un saka kaut ko pats domāt. Mēgo tur nebūs. Ot, tas nebūs? Nebūs. Es pieļauju domu, tu gribi. Bet ir arī paraugu dzīvoklis, pareizi? Protams. Mēs jau ejam, tur tev rādījām. Ejam pastīties, kā izskatīsies. Iesim, mums tur parādīs demo dzīvokli. Ir jau viens dzīvoklis gatavs. Šitais ir rītīgs prikols. Pēc numeroloģijas astoņnieki palīdz
pārdoties. Pareizi, tāpēc cenas vienmēr liekas 69, 800. Es tev varu pateikt arī cenu divniekam. Viņi ir 100 000, 81 eiro, 888 eiro. Pillaram arī ir daudz cenas ar astoņniekiem. Paskatieties, tas ir, ja tu gribi pārdot mašīnu, liec astoņniekus. Vai ko tu tur tirgojies? Jebko, mēs to cenu bankā jau redzēsim. Let's go! Sevi. Es tagad skatos ārā pa logu un tas ūdens tūms. Protams, visiem dzīvokļiem šajā projektā nav iespēja uz ūdeni, bet crazy labi. Bet īstenībā, ja mēs runājam par to apbūvi, tad tā apbūve būs plānota tā, lai plus mīnus katrs dzīvoklis varētu saņemt to daļu no tā skata. Yeah. Tas ir tāds liels plus. Nebūs tā kā vienkārši vienā līnija un tu skaties uz sienu. Nu, tā kā būs uz visām pusēm. Dzīvoklis tiek saņemts, plānots kā? Bez virtuves? Bez virtuves. Nu, tad ejam tālāk, ko tev ir. Ko virtuves skatīties, ja? Kad es domāju, viņi to dizainu piedzīs vēl pēc tam vēl klāt, ne? Nu, kaut kas mainīs. Trendi, jā, kaut kas. Tie demo dzīvokļi parasti man, nu, tā vai labāk, cipa, parasti gribās domāt. Zini kā, tā ir taisnība. Viņi pārdod lifestyle, dzīves stilu, un tas nāk kopā ar to community, ja? Ar to visu, kas tev tur apkārt. Tas tiešām ir community. Tā kā Siguldā dzīvot, ja? Ideja. Viņi veidot ideju. Ja skaties, tev būs muzejs, tev būs tirdzniecības centrs, tev būs veikali. Tev pat nav nekur jābrauc no Rīgas prom. Tu paliec šeit, tu uz pirmo stāvu uz veikalu, tad ar taksi uz lidostu, atpakaļ, šeit ar jahtu vai ar laivu. Rekur tev šeit viss pilnībā būs. Tādā ziņā. Nu, visi zina attīstītāju, jā, Burj Khalifa, Dubaja pa lielam puse uzbūvēta, jā, tad viņš tagad visur pasaulē vēl uz kaut ko būvē. Bet cik reāli, ka šitais realizēsies? Nu, šeit nebūs tāda 100% garantijas, ka tev dos to atbildi, bet ja mēs ņemam vērā to ambīciju konkrēti nosauktus skaitļus, datumus, laikus, un tu arī izanalizē, ka tam attīstītājiem tiešām ir līdzekļi un resursi to izdarīt, tad es neredzu pamatu, ka pēc šim pēkšņi nav jānotiek. Tādā līmenī investori pa labi pa kreisi nesaka, ka viņi kaut ko būvēs, kaut ko darīs. Tas ir labs punkts. Tāda līmeņa attīstītāji pa labi pa kreisi nesaka, ka viņi kaut ko darīs, ja viņi nav domājuši to izdarīt. Ja? Un viņiem tur ir kaut kāds pamats. Domāt, ka tas varētu izdoties. Bet man ir viens jautājums, varbūt, kā jums liekas, kas ir tie pircēji, jo Latvijā taču tādās cenās darījumi nenotiek tik daudz, lai šito visu varētu pārdot 10 gados? Es domāju, no paša sākumā viennozīmīgi būs daudz ārzemju pircēji, bet ar laiku, kad vietējie redzēs tiešām, ka kaut kas notiek, viss attīstās un viņi, piemēram, parādīs un pierādīs to, ka viņi māk ne tikai runāt, bet arī būvēt, tad vietējie arī pirks. Mums arī ir maksātspējīgi cilvēki, viennozīmīgi. Jā, Vladislavs ļoti labi pieminēja. Ja pirms tam mums nebija tādi projekti realizēt, nu, teiksim, tādās cenās, tas nenozīmē, ka šis attīstītājs nevarēs viņus pievilcināt uz šejienu. Yeah. Nē, nu, cena ir adekvāta. Apjoms ir crazy. Un tagad man ir aizdomas, ka šis varētu strādāt roku rokā ar to uzturēšanas atļauju programmu, ja, kura varbūt varētu tikt atdzīvināta ar šī projekta reklamēšanu ārpus Eiropas, ja, vairāk tur tuvajos austrumos, Indija vēl kaut kas, ka šādā veidā tu var iegūt uzturēšanas atļauju Eiropā, iegādāties īpašumu tādā skaistā zemē kā Latvija, teorētiski. Šis ir lielākais nekustamīpašuma attīstības projekts Ziemeļa Eiropā. Ja, un tas ir attīstītājs ar ļoti, ļoti lielu pieredzi un spējām. Ja, vīzija, prezentācija, skaisti. Ja. Tā ir jauna Rīga, atsevišķa pilsēta. Viss, ko mēs šobrīd varam, tas ir novēlēt veiksmi, ticēt, viss ir iespējams, ja? Un tiem, kam tas varētu būt aktuāli, nenokavēt.